Labvakar. Tomam Bricim bija taisnība. Šī būs odiem bagāta vasara. Un pirmos odus es jau esmu satikusi. Cenšos viņus padzīt maliņā, vismaz uz brītiņu. Un vispār šī vieta ir tāda, es vienmēr domāju par tām dekorācijām, kurās mēs dzīvojam. Nu, piemēram, šī ābele, zem kuras es stāvu, tā ir 100 gadu. Šim krēslam man blakus arī tam ir 100 gadu. Un tam šķūnītim aiz manis atkal ir 100 gadu. Un es ļoti ceru, ka tiem āboliem nav 100 gadu, jo es viņus taisos šovakar ēst. un varbūt, ka man būs arī kaut kad 100 gadu šajās pašās dekorācijās, un tad jau viņām būs jau, vai dieniņās, cik jau būs gadu. Bet šodien ir ļoti laba diena. Ir ļoti labi jaunumi, jo uz manu aicinājumu dziedāt, mācīt jums savas tautas dziesmas ir atsaukusies man ļoti mīļa dziesminiece, ar kuru mēs kādreiz kopā pie Austras Pumpurs daudz dziedājām kopā. Tā ir Laila Ilze Purmaliete, un viņa savu tautas dziesmu maratonu sāka šodien tieši 1. jūnijā. Nu tā, lai būtu tāds atskaites punkts, droši vien tāpēc viņa sāk 1. jūnijā, un viņa ir arī apņēmusies dziedāt katru dienu pa vienai tautas dziesmai. Tā kā iedomājieties, jūs katru dienu jau varat dziedāt 2 tautas dziesmas, un viņa nekad nezina, kuras es dziedāšu, un es nezinu, kuras viņa dziedās, un tas vienmēr būs interesanti. Un es tiešām aicinu vēl kādu pievienoties, jo tieši šis te pirms Jāņu laiks ir tāds, kur visu laiku jādzied ir. Un ir taču tik daudz arī tā materiāla mums, ko mums senči ir atstājuši. Nu tā. Nu tad šodien vēl viena tāda tautas dziesma, kas tiešām saistās ar Austru Pumpuri, jo mēs arī ar Lailu kopā viņu dziedājām, un Austra jau kā tāda kurzemniece, tā ir tāda kurzemnieku tautas dziesma, un viņai bija tāda baigā tāda švunka, tad, kad viņa dziedāja. Un es mēģināšu dziedāt apmēram tā pašā izloksnē, tāpat kā viņa to darīja. Kaut gan es esmu ziemeļu vidzemniece, bet mums ļoti, ļoti labi saskanēja temperamenti ar viņu. Labi, aiziet! Maģa, maģa, ābelēna, 5 zelta ābolēni. Maģa, maģa, ābelēna, 5 zelta ābolēni. 5 zelta ābolēni. 5 zelta ābolēni. Es garām iztaigādāmā visus 5 nolasīju. Es garām iztaigādāmā visus 5 nolasīju. Visus 5 nolasīju. Visus 5 nolasīju. Tuja deju brālīšām, 3 es pati paturēju. Tuja deju brālīšām, 3 es pati paturēju. 3 es pati paturēju. 3 es pati paturēju. 3 es pati paturēju, ar ko zēnu skaitināt. 3 es pati paturēju, ar ko zēnu skaitināt. Ar ko zēnu skaitināt. Ar ko zēnu skaitināt. Maza biju, bet jau gudra, māku zēnu skaitināt. Maza biju, bet jau gudra, māku zēnu skaitināt. Māku zēnu skaitināt.
akmentiņu, lai šķiet siera gabaliņš. Sviežu mazu akmentiņu, lai šķiet siera gabaliņš. Lai šķiet siera gabaliņš. Lai šķiet siera gabaliņš. Liku priekšā cepļa slotu, zēnus pāri lecināja. Liku priekšā cepļa slotu, zēnus pāri lecināja. Zēnus pāri lecināja. Zēnus pāri lecināja. Maģa, maģa, avelēna, 5 zelta bolēni. Maģa, maģa, avelēna, 5 zelta bolēni. 5 zelta bolēni. 5 zelta bolēni. Juhu! Sekojiet mums 2 dziesminiecēm mūsu tautsdziesmu maratoniem. Mācieties šīs brīnišķīgās dziesmas, mācieties no galvas, lai jūs varat nodziedāt gan pirmo, gan pēdējo pantiņu. Un tie, kas varbūt, ka tiešām vēl kāds atrodas, kas grib pārņemt šo stafeti vai jebkurā citā vietnē to darīt, ne jau tikai tajā Facebookā, dariet to Instagram un visi pārējie konti, kas eksistē. Visur tur jūs to varat darīt, lai tā Latvija, lai viņa zum no visām pusēm un lai mēs paliekam, lai dziesma mūs dziedina un lai mēs paliekam psihiski veseli un priecīgi. Labi, līdz rītiņam.